Šonedēļ esam noskaidrojuši vēl 3 čempionus, un šobrīd ir izmantotas visas 5 iespējas pacelt Namējā kausu. 26. aprīlis ieies vēsturē kā ProLatio sistēmas skaistākā diena un Wolf komandas drūmākā. Tiešraides skatītāji dalījās uz pusēm, daļa bija par Wolf, daļa par ProLatio. Taču Volvo halē daudz skaļāk bija dzirdams ProLatio sistēmu komandas atbalsts. Vispirms ProLatio izspēlē uz 1-1 izgājienu Emīlam Potāpovam pret Rihardu Norvaišu, taču Norvaišs nosargā pirmo mēģinājumu. Atlikusi ripa nonāk pie Silvestra Kūliņa, kurš atklāja spēles rezultātu. Otrais periods paiet ar bīstamām situācijām gan pie ProLatio, gan Wolf vārtiem. Taču trešā perioda pirmais Wolf uzbrukums ir beidzot rezultatīvs. Rihards Krastīņš pēc bloķēta metiena vēlreiz iegūst ripu un trāpa to vārtos, jo ProLatio paši bija nobloķējuši sava vārtsarga redzes loku. To arī redzam Zakrevska emocijās. Taču prieka par neizšķirt nebija ilgi. Nākamais ProLatio uzbrukums metiens pa vārtiem un pielabot ripa lidojumā. Šīs sekvences rezultātā rezultāts ir 2-1. ProLatio atliek vien izturēt tādu sīkumu kā lielo vairākumu, bet viņi to izdara un kļūst par Erste Finance elites divīzijas čempioniem, un viņi pavisam droši sevi var saukt par visspēcīgāko Olibet entuziastu hokeja līgas komandu. Nu, nekā augstāka amatieros nav. Nekur. E2 divīzijā Aizvuls vienu reizi tikās ar Krauzers. Pirmais periods noslēdzās ar 0-0. Tajā Krauzers apdraudēja Aizvuls vārdus vismaz 8 reizes, kamēr Wolfi tikai 1. Spēles rezultāts tika atklāts otrajā periodā, kad 4. Aizvuls metiens pa Krauzeru vārtiem bija rezultatīvs. Tas notika mazāk kā sekundi pēc iemetiena. Reakcijai ir jābūt augstākajā līmenī. Krauzers turpina bombardēt, taču trešā perioda sākumā Kārlis Lasis atnes arī otros vārtus komandai. Īsi pirms spēles beigām Krauzers ar elegantu izspēli panāk 2-1. Taču, lai izlīdzinātu, laika nepietiek, un Kārlis Lasis atnes arī trešos vārtus komandai. Fantastisks celebration un vismaz 10 sepuras, ko pievienot Kārļa kolekcijai. E3 divīzijas čempioni ir hokeja klubs Rupuči, un tautās runā, ka viņi vēl joprojām svin savu 3. čempionu titulu. Klau, kāds zina, kur ir kauss? Rupuči apsveic ar, protams, čempionātu uzvaru. Vienīgais esmu nedaudz vīlies jūsos, jo nekur ziņās neesmu dzirdējis, kad ir sagrauts kāds bārs, piečurāt kāda strūklaka, viesnīcas istabās izmests kāds televizors pa logu, sadināts kāds paklājs. Tas nozīmē, ka svinības nav bijušas. Rupuči, saņemieties lūdzu svinēt. E4 divīzijas fināls ir iesācies skarbi Aizvuls 2 komandai. Viņu fināla spēle, kura Inbox hallē sagaidīja viesus no Tukuma, bija viena no skarbākajām dienām komandas vēsturē. Lai arī pēc 6 minūtēm rezultāts bija 1-1, neviens negaidīja to, ka nākamajās 30 minūtēs tukumnieki gūs 7 bezatbildes vārtus. Atbildes spēlē ir izdarīts secinājumi, un Aizvuls uz Tukumu ir sakomplektējuši sastāvu, lai aizstāvētu godu. Diemžēl vārdus neizdodas gūt, un skaļajās Tukuma brāļu tribīnēs tiek piedzīvots otrais zaudējums. Tukumnieku rindās vārdus gūst Jānis Švītiņš no Ieviņa un Āla piespēlēm, savukārt vārtos nepārspēts ir Reinis Siliņš. Tukumnieki ir 2 spēļu attālumā no kārtējā titula Namējā kausa. E5 divīzijā ir noticis kas negaidīts. Šāmans pirms nedēļas bija 2-0 vadībā pret Ārta Āboliem un bija sagaidāms Ābolu prettrieciens. Trešdien, 3. spēlē Jurijs Kulukovs izvirs Šāmans komandu vadībā jau pirmajās spēles minūtēs, un tad sekoja noraidījumu jūra. Ārta Āboli nonāca lielajā vairākumā, kuru arī beidzot realizēja. Taču neizšķirts rezultāts un spēles beigu tuvošanās nozīmēja tikai vienu bullīšu sēriju, kur nav ne mazāko šaubu par to, kurš
uzvarēs. Žēl, ka nepiefiksējam visus rekordus EHL, bet šis jau varētu būt arī kāda Guinness rekordu grāmatas cienīgs rekords. Šāmans 5. spēli pēc kārtas uzvar bullīšu sērijā. Emocijas, nonākot vienas uzvaras attālumā no Namēja kausa, ir patiešām skaistas. 4. spēle. Šāmans panāk 1-0, Ābolu tūlīt pēc tam izlīdzina 1-1, un Šāmans pēc pāris uzbrukumiem jau 2-1. Lielāko spēles daļu Ārta Ābola cenšas izdarīt nu jau da jebko, taču izmisums, esot ar 0-3 sērijas iedzinējos un nespēja uzlauzt Jemeļjānova cietoksni, rezultējās vēl 2 Šāmans vārtu gūmos. Un visbeidzot, Šāmans arī pierāda, ka spēja uzvarēt arī pamatlaikā. Bullīši šai sērijai būtu īpaši dramatisks noslēgums, bet tas, lai paliek citai reizei. Šāmans ir Olibet EHL E5 divīzijas čempioni! Haoss nereiz vien jau ir atradies tieši šādā bezcerīgā situācijā. 0-3 sērijā pret divīzijas līderiem. Otrā tikšanās reize starp Haoss un Tukuma brāļu 2 komandu notika tai pašā dienā, kad Tukuma brāļu 1 spēlēja E4 divīzijas finālā pret Ice Wolves un izcīnīja graujošu uzvaru. Tajā pašā laikā arī Ogrē notika tukumnieku dominants, veicot 32 metienus pa Haosa vārtiem, un 7 no tiem dabūja pāri vārtu līnijai. 3. sērijas spēle notiek Tukumā, un ogrēnieši tur ieradušies 11 vīru sastāvā. Arī šai dienā Tukums dominē visos rādītājos. Gan iemetienos, gan metienos, gan rezultātā uzvarot ar 6-1. Ja Haosam izdosies apturēt tukumnieks, tad viņiem to būs iespēja izdarīt mājās, Ogrē. E8 divīzijā Vēla kalpu un Vikingu duels varētu būt arī kādas viduslaiku filmas nosaukums. 24. aprīļa vakars, 3. spēle. Pirmos vārtus guva Vēla kalpu Jānis Ābols. Vikingiem Elvijs Valdus atbildēja no Ivara Abrāmova piespēles, taču tad Vēla kalpu rezultatīvākais spēlētājs gūs 2 vārtus, kas noliek Vēla kalpus lieliskā pozīcijā uz Namēja kausa celšanu. Pirms pašas izšķirošās spēles, protams, nepieciešams arī neliels rokenrols. Šīs sērijas svarīgākais mačs notika saulainā svētdienas pēcpusdienā, kad gan Vēla kalpi, gan Vikingi bija saicinājuši viesus gan klātienē, gan tiešraidē. Taču pati spēle bija diezgan klusa, jo patiešām nenotika daudz. Abas komandas spēlēja ļoti piesardzīgi un neuzņemoties liekus riskus. Vēla kalpi pirmos vārdus guva pavisam agri, pašā spēles sākumā. Taču Vikingi tempu sāka uzņemt tikai 3. periodā. Rudolfam Dzelzītim izdevās izlīdzināt rezultātu. Mūsu pirmie šīs sezonas bullīši, kuru rezultātā var pacelt kausu. Un tas arī notiek. Jānis Ansons ir vienīgais, kas pārspēja Vikingu vārdsargu, un Rolands Priednieks nosargā visus 3 Vikingu izgājienus. Cimdi, ķiveres un nūjas viss lido pa gaisu pie gavilējošiem faniem. Vēla kalpi kļūst par E8 divīzijas Namēja kausa čempioniem. Vēla kalpi par jums brīnīsies ne tikai no Daugavas līdz Gaujai. Kāds ir saskaitījis, cik reizes šajos apskatos ir pieminēts bezdibenis? Tad laikam šī būs vēl viena reize, kad tā raksturojam Patriot 3 komandas situāciju finālā pret L&L labo krastu. Pēc pirmā perioda tablo rāda 3-0, Patriot noraidās, L&L gūst vārdus, un tā kopā 3 reizes. Patriot veido pārāk maz iespēju, tāpēc izlīdzināšanās nespīd. Zukurs un Romanovskis iedzen vēl 2 naglas Patriotu vārtos. Rezultāts 5-0. Acīm redzot, Akropols hala Patriotiem patīk mazliet labāk. Tur viņiem 3. spēlē izdodas atspēlēties gan pret pirmajiem, gan otrajiem L&L labā krasta vārtiem. Taču tad seko L&L vārtu birums. Ar E9 divīzijas rezultatīvāko spēlētāju Niklāu Romanovsku priekšgalā. Rezultātā L&L iemet pa 3 vārtiem vairāk nekā Patriotu.
patiešām atpakaļ ceļa vairs nav. Vai nu šīs sezonas pirmais brīnums ar atspēlēšanos, vai arī L&L komandai būs namējā kauss. Esam noskaidrojuši čempionus 5 no 9 šīs sezonas divīzijām un ar prieku paziņojam, ka nākamais 11. namējā kausa izcīņas apskats būs noslēdzošais apskats šo sezonu. Tajā jau zināsim visus 9 šīs sezonas čempionus, kas tiksies lielajā apbalvošanā 7. jūnijā. Pagaidām pierezervēt datumu, bet pārējo info par rezervācijām ziņosim jau drīz.